Labdien! Mēs šodien esam NB bārā un, kā jūs redzat, šeit notiek amatieru līgas spēle biljardā. Mēs iesim pie pirmā no spēlētāja. Viņš pārstāv komandu Zilie un es. Ejam. Tātad, Henrij, vai varētu vienu vārdu prasīt? Labdien! Vai jūs esat pirmo reizi šajā amatieru līgā spēlēt? Nē, es jau esmu spēlētājs ar ilgu pieredzi, ar lielu stāžu. Piedalījos dažādos turnīros. Šis ir viens no tiem. Un kā jums pārsvarā veicās? Jūs gūstat pirmās vietas vai reizēm arī pēdējās vai arī vidējās? Man, protams, gadās krituma punkti, bez tiem jau nevar izvairīties, bet parasti es vienmēr plūcu laurus. Jā, parasti man vienmēr uz visiem turnīriem aicina, jo tomēr zinu. Man personīgi ir liels gods atrasties jūsu klātbūtnē, tāpēc, ka jūs esat viens no maniem mīļākajiem spēlētājiem. Bet man vienmēr interesēs, kā jūs sākāt spēlēt šo spēli, kas jums varbūt ģimenē, kāds jau spēlē, kā jūs aizrāvāties? Tā jau ir manas ģimenes tradīcija, jau tas jau ir vairākās paudzēs. Mans vectēvs Henriks Vigants, jā, viņš arī bija liels biljardu spēlētājs. Un viņa vienkārši bija tā, ka neiztika garajos ziemas vakaros, viņa vienkārši ņēma un spēlēja biljardu mājās. Paldies par, ka izbrīvējāt laiku. Mums bišķiņi tagad ir jūsu sitiens. Bet mēs skatītāji iesim tālāk uz mūsu nākamo spēlētāju, tas ir Rihards. Viņš jau šajā jomā nodarbojās jau vairāk kā gadu, un viņš patiesi ir pašlaik aizņemts. Lūk, skaties, viņam ir pēdējais sitiens. Viņš ir tiešām aizņemts pašlaik, tāpēc mēs viņu netraucēsim. Mēs iesim tālāk. Nāciet tu. Kā jau es jums teicu, tad šādas amatieru līgas spēles notiek tikai vienu reizi 2 gados. Tad šī ir ļoti īpaša diena gan Henrijam, gan arī citiem spēlētājiem. Tāpēc mēs iesim pie Ingmāra. Ingmār, varētu uz vienu jautājumu jūs. Ok. Kā jums veicas šajā spēlē? Vai jūs esat līderis? Paldies. Un cik jūs ilgi jau spēlējat šo spēli? Paldies. Un kas pamudināja uz šo spēles spēlēšanu? Es skatu. Paldies. Un labi, visi skatītāji. Tātad mēs ejam pie nākamā spēlētāja. Ingmārs ļoti nerunīgs, atcīmredzot, viņš ļoti nokoncentrējis spēlē. Tomēr es jums varu pateikt, ka viņam ļoti patīk ponija. Varbūt tāpēc arī viņam tā nesoka šajā spēlē. Es jums varu pažuksēt, ka viņš paslēgs zaudējumu. Jā. Tātad ejam tālāk. Ejam pie Georga. Mēs varētu uz vienu jautājumu jūs Sveicināti. Tātad, kā jau mēs vērojam jūs iepriekšējās spēlēs, jūs esat guvis pēdējās vietas. Kāpēc tā? Redziet, pat labākiem spēlētājiem ir melnās dienas. Un, principā, nav jau tā, ka tikai pēdējās vietas. Es varu lepoties arī ar panākumiem. Ja jūs būtu vērojis man uzmanīgāk, jūs būtu redzējis spēli, kurā es sakāvu abus šos puišus. Jā, bet tas... Es atvainojos. Tomēr izskatīsim šo. Tātad vai es varētu turpināt šo dialogu, ja? Tātad jūs teicāt, ka jūs esat arī iepriekš sakāvis, ja, šos jūs pretinieks, bet es jums gribētu piebilst, ka tie bija treniņi. Tas neskaitās rezultātā. Bet varbūt jūs varat pateikt, kāpēc tieši tik krasas atšķirības par treniņu, spēles rezultātu un jūsu īsto rezultātu? Jā, ja jūs tagad tā sakat, tad tie laikam tiešām bija treniņi, tad jums taisnība. Redziet, treniņos ir psiholoģiski vieglāk. Tu saproti, ka no tā nekas nav atkarīgs, ka tu vari spēlēt un nedomāt par to, ko citi domā par tevi. Un tad nav nekādu problēmu, tad nav neuztraukuma nekā, tad tu vienkārši neskaties un sit un sakāji šos divus pakaļas. Paldies jums! Tātad, bet mēs iesim tālāk, mēs nekur nepazūdīsim, un pēc maza mirkļa mēs jau būsim apakaļ šajā amatieru līgas konkursā. Un iesim pie komandas Zilie eži. Tātad mēs esam atpakaļ šajā amatieru līgas spēlē, kura notiek NB bārā. Tātad ejam tālāk intervēt spēlētājus. Kā jau es teicu, vispār ir jābūt diezgan klusiem šajā vietā, tāpēc, kad biljardu spēle prasa tiešām lielu koncentrēšanās spēku, un tāpēc būsim klusāki. Tātad mēs tagad iesim pie mūsu jau līdera Ralfa Upāna. Viņš jau vinējis 2 zilā vaļa kausa spēles, un tāpēc mēs ejam pie viņa. Ralf, vai varētu vienu jautājumu atnāciet, lūdzu? Tātad viņš nāk, lūdzu, klusāk skatītāji, nesmējieties. Tātad, labdien. Kāpēc es dzirdēju vārdu smējieties? Es teicu, nesmējieties. Vai mēs varētu jūs pāris jautājumiem?
Nu, ja jau jā, tad jau jā. Kā jūs sākāt spēlēt biljardu? Oi, tas bija ļoti sen. 1995. gada 3. februāris. Tas bija augsts ziemas rīts. Rīts. Kāpēc tieši rīts? Tāpēc, ka tā sanāca, ka tas bija rīts, nevis vakars. Turpiniet. Un jā, toreiz biljarda galdi nebija tādi, kā mēs redzam tagad, bet tie bija koka galdi bez nekāda apšuvuma. Varbūt bišķiņa īsāka versija. Tas, kas man interesē, ir, vai jūs pamudināja vecāku spēlēt, vai jūs pats izdomājāt, no kā radās tā jūsu interese, tā iekāra, varbūt, no kā radās? Es domāju, tās zvaigznes, kas tur augšā ir, tās planētas, tās man parādīja to īsto ceļu un pateica, ka man vajag sākt spēlēt. Un vai tas ir tā kā jūsu vienīgā nodarbošanās biljards tieši, vai arī ir vēl kāds cits? Nē, protams, biljards tā ir atpūta. Tā ir tiešā atpūta. Bez biljarda man ir vēl citi sporta veidi. Paldies par atvēlēto laiku. Mēs iesim tālāk. Saša, Aleksandrs, jā. Mēs ejam lūk tālāk. Kā jums Ralfs jau paskaidroja, viņš gan ir bišķiņ dzēris, jūs varat to redzēt. Bet neņemiet viņu galvā. Tāpēc, kad sakot, kad agrāk biljardu spēlē tikai uz koka galdiem, viņš melo. Agrāk tas bija smilšu galdi. Tad Igmār, labdien. Vai jūs esat runīgs beidzot? Varbūt, nedaudz, jā. Vai jūs varat pasādīt, kā jūs tieši sākāt spēlēt biljardu? Es vainoju viņu. Vai arī tevi. Vai arī kādu no 11. sāklas. Kādu tobrīd 10. sāklas. Un vai jūs agrāk spēlēt tikpat bieži biljardu kā šīs dienās? Nē. Un kāpēc tā? Jo es nespēlēju. Varbūt jūs varētu bišķi garāks atbildes. Jo, manuprāt, es nespēlēju. Paldies! Tātad, jā, skatītāji, mīļie skatītāji, es pateicos, ka jūs bijāt šodien kopā ar mums. Ja? Kā jūs redzējāt, šodien ir zilā vaļa kausa izcīņa. Man bija liels prieks būt kopā ar jums. Ja? Es tiešām esmu priecīgs būt kopā ar jums. Tā kā mums algu novilka visiem, tad man jābeidz šodien runāt ir un arī operatoram roka noguras. Tā kā visu labu!